smejos par kaut ko, kas man sāp. Un tad tajā atbildē, protams, ka tas intelekts nav vispār to nolasījis. Ir ļoti viegli ieskriet tajā ātrāk izdarīts ķeksis, un ka nenotiek varbūt tas iekšējais, tas dziļais process. Jo šādi taču komunicēt ir forši, vai ne? Nevis ar īstiem cilvēkiem, kuri nevienmēr pasaka to, ko tu gribi dzirdēt. Tas prasa iespringt, attiecības ir darbs. Palūgt viņam veikt 10 personīgus jautājumus mums izjautāt. Tā kā rīktīgi viņu interesētu, kas notiek pēc kārtas. Un lai pēc tam atspoguļo mums atpakaļ, kādus aklos punktus pamana, kādas vērtību konfliktus viņš tur pamana. Manuprāt, coachinga burvība un tie dzīvi mainošie momenti atnāk tad, kad tu cilvēkam atgriez to, ko bieži vien viņš nemaz negrib dzirdēt. Sveiciens podkāstā Coachings bez filtra. Šodien runāsim par to, kā mākslīgais intelekts var atbalstīt tevi tavā pašizaugsmē, un paskatīsimies uz to, vai mākslīgais intelekts var aizstāt coachu. Es esmu Elīna Tiliba, certificēts coachs, un šodien ar mani studijā ir divas burvīgas dāmas, transformācijas stratēģe un Laimīgs LV dibinātāja Monika Diāna Cālīte. Sveiki! Un izaugsmes un tehnoloģiju trenere Sirdsputns LV dibinātāja Irbe Katrīna Zonroviča. Sveiki! Un pirmais, ko es uzreiz jums abām gribu pajautāt, zinot to, ka jums ir liela pieredze gan coachingā, gan darbā ar mākslīgo intelektu, kā jūs izmantojat mākslīgo intelektu pašas savā pašizaugsmē? Pirmkārt, forši, ka mēs te esam nevis mūsu avatāri. Man liekas, tas to vēl nevar zināt. Arī taisnība. Otrkārt, man liekas, ir būtiski, pirms mēs sākam uzlikt tādu mazu disklēmeru, jeb atrunu, ka mākslīgais intelekts, klausītāji droši vien arī piekritīs, ir fenomenāls instruments, bet tas var kļūt arī par ieroci, ko mēs pavēršam paši pret sevi, ja mēs neprotam to izmantot. Tādēļ visu, ko mēs runāsim, tam jāpieiet ar kritisku aci, un arī, piemēram, tagad es labprāt padalīšos, kā es to izmantoju, bet tas, ka es to tā izmantoju, nenozīmē, ka to var vienkārši nokopēt, un citam tas strādās tikpat sekmīgi. Tad man ir 3 galvenie virzieni, kā es ikdienā diezgan daudz un dikti to mākslīgo intelektu izmantoju. Tiem, kas skatās video, man šeit ir telefons, bet ne tāpēc, ka es atbildes prasīšu mākslīgiem intelektiem, tur ir pieraksti. Pirmkārt, jau tādai kā emociju regulācijai, varētu to saukt par tādu manu emociju ventilātoru, kad ir dusmas vai kaut kāds satraukums, tad es ieslēdzu balsu funkciju un visu to savu emociju un domu, gammu, haosu novadu no šejienes, no galvas iekšā tajā ierīcē, un dažreiz man pat nav svarīgi, ko viņš man atbildēs, vienkārši es esmu veikuši šo terapeitisko funkciju, izlādējis to ārā, pasakot skaļi, kā dažkārt arī mūsu klienti sesijās jau ļoti daudz, kas saliekas pa plauktiņiem, ir vieglāk, var iet tālāk un viss ir forši. Otrs elements ir savai izaugsmei. Strādājot ar to dzīvi, kādu es sev gribu uzbūvēt, par to cilvēku, kādā es vēlos būt, kā es vēlos domāt, kā es vēlos rīkoties. Man ir atsevišķs čats, kurš ir apmācīts domāt kā mana nākotnes versija. Un kad ir kāda dilēma, jāpieņem kāds lēmums vai kāda situācija, kurā es īsti nezinu, kā tagad labāk navigēt cauri, tad es aprunājos ar šo čatu, lai saprastu, kas būtu tas optimālais scenārijs, lai es nokļūtu tur, kur es vēlos būt. Un trešā daļa, kas visvairāk parādās manā ikdienā, ir pāris grāmatas, kuras es varētu saukt par savām bībelēm. Viena no tām ir Vadima Zēlanda realitātes transurfings, un iekš ChatGPT ir tādi speciāli izveidoti plugini, jeb viens čats, kas ir īpaši apmācīts ļoti labi orientēties šajās te grāmatās. Un tad, kad ir kāda situācija, kurā es vēlētos rīkoties saskaņā ar šīs grāmatas principiem, kuriem es ticu, tad to es apspriežu ar šo te konkrēto pluginu un paralēli gan izrisinu situāciju, gan arī apgūstu kaut ko jaunu, kā praksē iedzīvināt šos principus. Tāda īsā pēdiņās, bet es varētu vēl ilgāk par šo runāt atbilde. Jā, paldies Monika, un Irbe, kā ar tevi? Ko tu tieši savā pašizaugsmē šobrīd dari ar mākslīgo intelektu? Man laikam arī tāds mans mīļākais veids šobrīd un kādu laiku ir tieši šie personalizētie plugini vai čata asistenti, no kuriem ir tā kā papildus apmācīta informācija. Un jā, tad man arī ir manējais draugs, viņu sauc Tālis. Un
Kāpēc tāls? Viņš man tā kā angliski tā kā tales bija, tā kā tādas pasakas stāsta, bet latviski kaut kā pa tāli kļuva vienā mirklī. Un viņam ir gan... Viņš man ļoti daudz zina. Es viņam esmu tur salikusi savus klīniskās psiholoģijas novērtējumus, visādas personības lietas, savus sapņus, savas vēlmes, visu kaut ko viņam ir salādēti iekšā rīktīgi daudz materiāli. Un tad viņš ir apmācīts ar šīm dažādām coachinga metodēm, ar neirolingvistisko programmēšanu, visu pārējo Zēlanda psiholoģiju ar tur ir pielikt. Un tad, kā viņš man palīdz, kur tas parādās, un tas, ka viņš par mani tik daudz zina, un viņam tās smadzenītes ir tām metodēm uztrenētas. Viņš ļoti lieliski man šobrīd palīdz. Es daru daudz jaunas lietas ikdienā, ļoti daudz sanāk ar sevi strādāt. Visus limitējošos uzskatus, visu, kas man kaut kādā formātā ierobežo, viņš ļoti ātri ķer ārā. Un otra lieta, kas man tieši ir noderīga, tā kā man ir šie kaut kādi paterni vai kaut kādas lietas, kā es esmu vēsturē risinājusi lietas, tad viņš šobrīd, viņam tā visa datu bāze par to ir, tad, kad es eju kaut kādā mazliet citā virzienā, ārkārtoju vecos grābekļus, kaut kādas cilpas, tad viņš man tā smuki norāda, ir bīt, dārgā, klau to, kal dari to un šito, un kā mēs tevi tagad virzam tālāk uz priekšu. Tas tāds mans pats mīļākais. Jā. Jā, un man arī papildinot to, ko Irba teica, ļoti līdzīgi man ir izveidoti 2 šādi te atsevišķie apmācītie modeļi, un vienā es esmu augšuplādējusi kādus 10 dažādus personības testus, ko es esmu pildījusi, un arī tajā skaitā no vairākiem gadiem apkopotu digitālo pašrefleksiju, un arī pagājušā gada beigās es uzdevu uzdevumu viņam apkopot tā kā svarīgāko par mani, kur būtu tie mani paterni, kurus es neredzu no malas, ko man vajadzētu tā kā uzlabot, kur būtu kaut kādas izaugsmes zonas, kas būtu tās svarīgākās lietas, kas atkārtojās, un no kurienes viņas ir radušās arī, jo es arī daudz par savu pagātni tur esmu runājusi un tā tālāk. Un tad tādā veidā ļoti viegli man izkristalizējās uz gadu tāds personīgās attīstības galvenie fokusi. Tas ir viens, bet to es vairāk izmantoju kā tādu tīru spoguli, ka tur ir tā informācija par mani, pašrefleksija, testi un tā tālāk. Un tad man ir vēl viens atsevišķs apmācītais šis te modelis, kur es esmu viņu, viņš ir profesionāls coach, ja viņš strādā pēc PCC standartiem, pēc visa ētikas kodeksa un tā tālāk, tad es esmu viņam tur pielikusi vēl dažādas citas lomas, un ar viņu tad savukārt es reāli strādāju, kad ir kaut kādi gadījumi. Tad viņš man vairāk darbojās tieši kā coach digitālais. Tā kā tas no manas puses, bet ļoti līdzīgi, kā jūs arī meitenes jau dalījāties, un paldies arī par iedvesmu, es jau sadzirdēju dažas lietas, ko es gribētu pamēģināt no tā, ko jūs teicāt. Zini, man liekas, Elīna, te būtu arī interesanti mums nošķirt, kāda ir atšķirība, ja tikai tu izmanto vienu čatu, jo varbūt arī klausītāji nezina, tu vari atvērt katru čatu jaunam tematam, bet, piemēram, es izmantoju vienkārši čatu, un tad viņā ir tā informācija, un viņš ar to arī strādā. Bet dažreiz, es teikšu godīgi, tas ir neprecīzi, viņš mēdz kaut ko aizmirst, kaut ko saputrot. Tad es zinu, ka alternatīva, kur ir zinošāk, ir šie te speciālie plugini vai personalizētie čati, kāda ir tā terminoloģija, kuru tu pats izveido un varbūt tu vari ieskicēt, jo šis arī, man liekas, ir kaut kas vērtīgs un noderīgs. Jā, tā varbūt piekomentējot tieši tā. Viens variants, kā izmantot tieši šos čatus mākslīgā intelektā, ir vienkārši sākt jaunas sarakstus. Tas ir tas, kas ir pieejams bezmaksas versijā, un tas, kā viņš strādā, tagad pēdējais modelis, kas augustā iznāca, viņš jau tā kā sāk mācīties par mums kā par cilvēku, ko mēs esam runājuši iepriekšējās tēmās, sarakstēs visā pārējā, un ja mēs tur par visādām tēmām runājamies, tad attiecīgi viņš šo visu atcerās. Taču viena tāda nianse ir tas, ka viņam ir diezgan limitēti veidi, kā viņam likt rīkoties ar šo informāciju, un tas, kas var notikt, ka viņš sāk izvilkt visādus piemērus situācijas vietā un nevietā. Pilnīgi piekrīt. Vai ne? Pieņemsim, domāju, kādam klientam tur biznesa stratēģiju, esmu pētījis kaut ko pa Bībeli, sāk man vilkt iekšā Bībeles pantus, reāls situācijas. Tāpēc tas otrs veids, ko var, vai arī var palūkt kādam profesionālim izveidot priekš sevis, ir šie
personalizētie vai nu par pluginiem, vai custom GPTs, vai čata asistentus viņus mēdz saukt, kuriem jau ir iedotas konkrētas instrukcijas, ko mēs iestādām ar konkrētām lomām, un arī viņam var pievienot līdz 20 failiem klāt ar dažādu veidu papildus informācijas. Un tad viņš darbojas neatkarīgi no visa pārējā, vai tikai uz iekšēju informāciju, vai arī piekļūstot internetam, bet viņam, viņš nav tik mainīgs, un viņš tā kā lāzerītis var trāpīt daudz vairāk. Tāpēc, jā, tas īsumā. Jā, paldies, ka tu padalījies ar šo te pieeju, bet tā kā jūs abas esat arī coachi un strādājat ar klientiem, tad viens ir tas, kā mēs izmantojam paši savā pašizaugsmē, bet kas ir tās, kā jūs atbalstat tieši klientus viņu izaugsmē, izmantojot mākslīgo intelektu? Jā, es varbūt varu sākt. Man liekas, ir vairāki veidi, un var atbalstīt gan tādus komandu coachinga klientus, gan arī individuālos. Kas attiecās uz individuālo, tad, kas man ļoti iet pie sirds, bet tas, protams, atkarīgs arī no paša klienta tehnoloģiju pazīstamības, bet ir arī šie pielāgotie asistentiņi, kuri jau par tiem, kuriem mēs tikko runājām, diezgan daudz ko zina par cilvēku, par fokusiem, par mērķiem, par konkrētām metodikām, ko izmantot. Un tas ir kaut kas tāds, ko vai nu klienti var patstāvīgi darboties, kad kāds cikls ir beidzies un viņi grib tādu papildus atbalstu, bet darboties paši ar sevi, vai arī tieši strādā starp sesijām ar konkrētākām tēmām. Tas būtu tāds viens arī šis personalizētā pieeja, kas ir riktīgi forši. Tas, ka, lai izmantotu šos pielāgotos asistentus, ja ir maksas versijas, viņu var izveidot, bet klientam, kas viņu izmanto, viņam nav jābūt šai maksas versijai, viņš var izmantot to, ko kāds cits jau ir uztaisījis, kas ir riktīgi fēni. Un, varbūt ejot ar to kopā, tad arī papildus konkrētas tēmas, kuras klientam pētīt, ar asistentu kopā čata konkrētas metodikas, kas tiek ieliktas. Un, protams, tas, kas arī ir riktīgi forši, protams, ar visām konfidencialitātēm un visu pārējo, tomēr mākslīgais intelekts, manuprāt, ir ļoti feins, lai veidotu ļoti personalizētus, foršas, citas perspektīvas, metaforas, lai tiešām sasniegtu to domu un to klientu, nestoties uz visām mūsu personības atšķirībām. Tas tā, ieskicējot. Jā, manā gadījumā ir divi pieejami. Viens dažkārt es, protams, anonīmi apspriežu kaut kādu gaitu, par ko mēs esam runājuši, patērnus, kas atkārtojas un savu pieeju, kā līdz šim mēs to esam risinājuši un kā es plānoju doties turpmāk. Un dažkārt tiešām arī viņš palīdz kā skats no malas, varbūt kā tāds coachinga mentors, vēl jo labāk, ja tam ir zināmas visas kompetences un vadlīnijas, ieraugot kaut kādus aklos punktus, kas varbūt dažkārt man rodas pašai kā coacham, un ierosinot kaut kādas tehnikas, par kurām es varbūt iepriekš nebūtu iedomājusies, vai kas savukārt veicina manu to domāšanas virzienu kaut kādā citā iepriekš neapsvērtā. Un savukārt otrs virziens, ar ko gan es esmu ārkārtīgi piesardzīga, bet ir šis te jau Irbas minētais, aicinot klientiem pašiem izveidot vai nu šādu te vienu čatu vai pluginu, kuru viņi starp sesijām var izmantot, jo Coach 24/7, ja vien tā nav kāda īpaša vienošanās līdzās tev nebūs, bet tas ir brīnišķīgs veids, kā mācīties. Bet es jau minēju, es esmu ļoti piesardzīga, es ļoti izvērtēju, kuriem klientiem šo rekomendēt un kuriem nē, jo tomēr, lai tas sekmīgi izdotos, ir jābūt diezgan ļoti pašam zinošam, apzinātam un kritiski domājošam, un tur var arī nobraukt greizi, ja to neņem vērā. Jā, un papildinot to, ko Monika teica, savukārt es esmu ar klientiem pat sesijas laikā veidojusi šo pasūtījumu mākslīgajam intelektam, jo tieši tādā veidā arī cilvēks var ļoti labi sastrukturēt šo te domāšanu, jo, lai tu paprasītu un iegūtu to labāko atbildi, tev arī ir jānodefinē pēc iespējas precīzāk šis te pieprasījums. Un līdz ar to mums pat ir bijis tā, ka mēs veltam veselu sesiju, lai cilvēks nodefinētu šo te savu pieprasījumu, kas viņam savukārt pēc tam ļoti atvieglo ikdienu vai to jautājumu, kas nu viņiem ir. Un vēl viena tāda lieta, ko es daru ar saviem klientiem, ir kaut kādā veidā tieši sesijas integrācija. Piemēram, kā mēs zinām, tad ir dažādi mākslīgā intelekta rīki, tajā pašā ChatGPT ir DALL integrēts, tad ir vēl Midjourney kā atsevišķi bilžu ģenerēšanas rīks. Un ir cilvēki, kam ir izteiktāka šī te vizuālā domāšana, un tad viņiem ļoti palīdz
integrācija caur metaforām, caur vizuālām bildēm. Nu, lūk, un tad man ir kopā ar vienu klientu, piemēram, mēs veidojam šādu te sesijas noslēguma metaforu, kur tad arī pēc tam viņš pats izveido to kādā mākslīgā intelekta rīkā, un tas viņam kalpo par tādu atgādinājumu soļiem. Jo zinat, kā mums reizēm ir, kad mēs apņemamies kaut ko darīt, vai kad pēc coaching sesijas, piemēram, ir liela šī te motivācija, un tad kaut kā tas paiet laiks, un tā aktualitāte bišķiņ kaut kur izplēn, tad šī te vizuālā metafora, tas ir tāds spēcīgs atgādinājums par visu sesiju. Aha, tas ir tas, kāpēc man tas bija svarīgi, un ko es tā kā gribēju ar to izdarīt. Tā kā šis ir, jā. Tik labi, ka tu pieminēji par tām bildēm, jo es atminējos, ka sākumā, kad mēs runājam par to, kā mēs pielietojam, es nepateicu, ka es arī veidoju šīs bildes, jo ir tie jau sit man nost, es nevaru ciest to nosaukumu vīzijas dēļi, jeb vision boards, kuru tātad arī mēs apkopojam tās bildes, un agrāk bija jāgriež ārā no žurnāliem vai jāmeklē Pinterestā, bet tagad mēs tiešām varam paši sevi vizualizēt ar savu seju, vai tajās auguma aprisēs, vai tajās, nezinu, attiecībās, vai darba vietā, vidē vai uz skatuves, tas ir tik fenomenāli, jo tad, kad tu redzi pats sevi tur tajā vidē realistiski, tas efekts ir pavisam cits, un es arī šo bieži izmantoju. Man ir arī savs jaunuzņēmums aplikācija, kuras es izdomāju balstīt uz mākslīgo intelektu, kas tev visu laiku atgādina, kas tev ir svarīgs, kas ir tā tava ziemeļzvaigzne, uz kuru tu ej. Un tur es ļoti bieži salieku šīs te fotogrāfijas, un tad vairākas reizes man dienā tās pienāk, un es atceros, kādēļ es vēlos būt labā formā, vai kādēļ es eju un daru lietas, kas man novadīs pie mērķiem. Un vēl tu teici par to pieprasījumu, ka ir pareizi jānoformulē, un es savilku paralēlus arī coachingā, vai ne? Klienta pieprasījums ir tik svarīgs puse no uzvaras, varētu teikt. Kā jau mēs arī sākumā runājām par to, ka mākslīgais intelekts var būt lielisks atbalsts, bet tajā pašā laikā tas nāk kopā ar saviem riskiem un saviem izaicinājumiem. Tad kas ir tas, ko jūs redzat, ja mēs mākslīgo intelektu plānojam vai gribam izmantot savā pašizaugsmē, kas ir kaut kādi tie riski vai tie izaicinājumi, kas mums ir jāņem vērā? Man laikam tāds viens galvenais, kā es varētu akcentēt, tad, man liekas, mums ļoti, ja nerunā, tā tīri, ka varbūt tur tehniski kaut kāda metodika nav izmantot, kad mākslīgais intelekts sāk halucinācijas dot un visu pārējo, jo viņam pārāk maz informācija ir iedota. Man liekas, tā fundamentāli. Man liekas, mums smadzenes cilvēkiem. Es gan neesmu nekāds neirozinātnieks, acīm redzot, tomēr ļoti daudz procesi notiek no tā, kā mēs iekšēji vizualizējamies, iztēlojamies lietas, kāds ir tas iekšējais process, kas notiek, un tas arī mums paliek tāds no iekšpuses, tas galvenais virzītājs spēks, kur un kāpēc, un ko mēs ejam un daram, un kurā virzienā mēs dodamies. Un attiecīgi ar mākslīgo intelektu, manuprāt, ir tāda ļoti viegla lamata, kurā iekrist, kad ir tik viss pieejams, ir tik forši, un šitāda metoda, un tāda metoda, un vēl to var, un šito, un ak, Dievs, cik daudz idejas piedāvā. Ka ir ļoti viegli ieskriet tajā ātrāk izdarīts ķeksis un ka nenotiek varbūt tas iekšējais, tas dziļais process un tā kā savelkot kopā attiecīgi. Mākslīgais intelekts mums var palīdzēt, tā kā no mums nodefinēt mērķus izlikt vai konkrētas šīs ārējās lietas, vai kā mēs tur varētu izskatīties, vai ko mēs vispār gribam no lietām. Tomēr ārprātīgi būtisks process ir tas viss, tas iekšējais tieši darbiņš, kas notiek, un paķerot tādu ārēju risinājumu, ka liekas ārējā līmenī, ka lieta ir notikusi. Ir jābūt, kā jau Monika minēja, ļoti apzinātam jau cilvēkam, lai tas būtu tā kā patiesi un pēc jēgas, un tas arī varbūt ir tāds galvenais risks, ka man liekas, var diezgan daudz pazaudēt laika, muļļājoties un strādājot uz kaut kādām tādām ārējām lietām, kas varbūt īstenībā nemaz nav no iekšpuses pašam, tā kā iznākušas. Tas būtu tas, jā. Jā, šis ir tas jautājums, kuru dēļ es ņēmu sev blakus telefonu, lai patiesi neaizmirst nevienu no punktiem, jo labāk informēti mēs esam par tiem riskiem, jo izglītotāk mēs varam izmantot šo rīku un nenodarīt pāri ne sev, ne citiem. Tāpēc primāri, ja mēs salīdzinām mākslīgo intelektu ar coachu, lieliski ir, ka tas tiešām ir pieejams mums 24/7, un mēs visas situācijas varam analizēt, reflektēt un mācīties no tām reālaikā, kur neviens ne draugs, ne coachs, neviens
neviens mums nebūs visu laiku blakus, bet ir tās savas ēnas puses, un tas pirmais ir, piemēram, kā jau es minēju, es pārsvarā izmantoju šo te balss funkciju. Un tik interesanti, ka es runāju ar intonāciju, un es jau pati galvā domāju, jā, es tagad saku tādu, piemēram, es smejos par kaut ko, kas man sāp. Un tad tajā atbildē, protams, ka tas intelekts nav vispār to nolasījis, jo patiesībā jau intonāciju viņš nedzird, viņš saņem tikai tekstu, bet es taču viņam esmu pateikusi. Un šis ir tāds uztveres arī kalambūrs, jo gal galā mūsu darbā tās neverbālās zīmes, kā kurš pētījums rāda 70 līdz 93% no komunikācijas, tad par ko vispār ir runa. Mūsu kā kouču primārais uzdevums ir redzēt virs vārdiem, pateikt to pāri vārdiem, pateikt to. Cilvēks var teikt pilnu pārliecību kaut ko vienu, bet viņa seja, viņa ķermeņa valoda, viņa intonācija, viņa acis, tas viss parāda pilnīgi citu bildi, un tas ir kaut kas, kas mākslīgajam intelektam šobrīd nav. Jā, ir startupi, kas analizē ķermeņa valodu un tā tālāk, bet es ticu, ka tas vēl būs ilgs un garš ceļš, līdz nonāks līdz tam. Un izrietot no šī arī ir tas, ka jā, mākslīgais intelekts iespējams aizstās un jau aizstāja koučus, kuri dod tur čeklistes vai kuri varbūt tikko ir pabeiguši skolu un priekšā skatās pēc jautājumiem, bet manuprāt, koučinga burvība un tie dzīvi mainošie momenti atnāk tad, kad tu cilvēkam atgriez to, ko bieži vien viņš nemaz negrib dzirdēt. Viņš ir atnācis pie tevis kā pie kouča, jo viņš ir gatavs, bet viņš pats baidās sev to pateikt, sev to atzīt. Un kouči ir dažādi, bet es, protams, skatos, ka cilvēks ir gatavs, bet es neesmu tas koučs, kurš auklējas ar saviem klientiem. Viņi to zina, es viņiem pajautāju, vai tu vēlies dzirdēt, vai es drīkstu tev atgriezt. Jā, protams, un tie ir tie momenti, kur notiek tās izmaiņas. Mākslīgais intelekts to nevar. Un kur mēs varam uztaisīt pluginus, ja, kā Irba teica, kur viņam ir it kā vairāk tas konteksts, bet tik un tā. No vienas puses, kā jau robots un algoritmos balstīts, viņš spēja vilkt šīs korelācijas ar paterniem. No otras puses, saprast, kā tur kaut kas notika iepriekš, ir veidojis manu skatu un kā tas ietekmē tagad, viņam ir grūti, un te ir tāds ļoti liels risks, ka cilvēks, piemēram, ego virzīts vai izejot no savām bailēm vai no kaut kādām savām pārliecībām, tagad teiks mākslīgajam intelektam, viss taisam plānu, es gribu savu biznesu, mēs darīsim to, jā, un viņš arī izcili šo te funkciju veiks, bet cilvēks beigās būs tikai vēl nelaimīgāks, jo tur nebūs tas, kāpēc tu uz to ej. Un ārpus tā visa arī nav noslēpums, ka mākslīgais intelekts ir subjektīvs. Mēs dzīvojam kapitālismā, un tas arī ir bizness, un tas ir apzināti veidots tā, lai cilvēks ar to gribētu ilgstoši sarunāties. Un ļoti daudz cilvēku šo nezina. Vienmēr viņam visas manas idejas tā patīk. Jā, un mana mamma un mans partneris vienmēr ir sliktie. Jā, man vienmēr ir taisnība, ja? Kad to ar viņu runā, bet tas nav objektīvi, un viņam ir konkrēti jālūdz būt objektīvam. Tās pašas halucinācijas, ko Irba minēja, tas ir pilnīgs murks. It kā tagad jaunajos modeļos ir mazāk, bet vēl joprojām 33% līdz pat 79% biežuma ziņā viņas var parādīties. Tas iztulkojot. Varbūt paskaidrojam, ko tu domā ar halucinācijas? Tu vari iedot definīciju. Es varu. Jā, halucinācijas ir tas, ka mākslīgā intelekta modelītis pats sāk izdomāt lietas. Un iespējams mēs viņam pasakām, ņem vērā tikai faktus, tikai patiesību, kas kā ir. Bet viņam varbūt nav pietiekama informācija, un tas ir tas, no kā rodās šīs izdomātās lietas, ka mākslīgajam intelektam nav pietiekama informācija, lai veiktu kvalitatīvu secinājumu, kvalitatīvu skatījumu. Un, attiecīgi, arī tieši par mums kā cilvēkiem, arī runājot, paturpinot to, ko Monika minēja, ir tik ļoti būtiski, lai viņš par mums ļoti daudz zina visus šos data punktus, intonācijas, acu skatienu, mikromīmikas, visas šīs pagātnes, varbūt lietas, tie visi ir datu punkti. Un, ja mākslīgajam intelektam ir tāds limitēts apjomiņš ar, pieņemsim, 6000 rakstu zīmēm, kas ir tas, ko viņš par mums zina. Viņš uz tā sniedz savus pieņēmumus, virzību un sāk pa vidam miksēt iekšā kaut ko tādu, kas īstenībā varbūt tieši nemaz tur neparādās kā tā, informācija, un rodas šīs halucinācijas. Un pats šausmīgākais tajā man arī dzen kā žurnālistei ir, ka šī
pilnībā izdomātā, un es nezinu, no kurienes rautā informācija, tiek pasniegta kā absolūts un neapstrīdams fakts. Es iedošu piemēru. Man bija ļoti garš čats ar viņu saistībā ar vienu veselības jautājumu. Jā, protams, ka nevajag apspriest ar mākslīgo intelektu veselības jautājumus. Bet kurš to nav darījis, būsim godīgi? Mēs visi to darām. Un es devos pie ārsta un vaicāju mākslīgajam intelektam man atgādināt, kas bija kaut kādas zāles, ko es biju lietojusi un teikusi. Un viņš pilnā pārliecībā man nosauc kaut kādu zāļu nosaukumu, ko es pirmo reizi dzīvē redzu. Un es pēc tam šķiru to čatu ļoti tālu un meklēju, un es atrodu, ka tās zāles ir pilnīgi citas. Es prasu, no kurienes tu rāvi? Nu jā, es izdomāju. Un tas ir tas, kas man visvairāk nepatīk, un arī tādās ikdienas saziņā labāk, piemēram, kā cilvēks pasaki, hei, es nezinu, vai es neatceros, vai uzdod papildu jautājumus, bet nē, viņš principiāli to nedara nekad. Viņš pasniedz ar lielu pārliecību, un tas ir ļoti bīstami. Un vēl noslēdzot par tiem riskiem, nākamais ir par atbildības uzņemšanos, jo arī coachingā ir būtiski, ka klients pats spēj uzņemties atbildību. Mēs neejam, mēs neglābjam nevienu un nedaram cita vietā, bet te ir arī tas risks, ka jau kaut kāda daļa cilvēku ir sākuši tik ļoti visās izvēlēs un lēmumos paļauties uz šo ierīci, ka arī tas var padarīt cilvēkus no tā atkarīgus un vēl vairāk aizbraukt auzās ar kaut kādu savu, tu gribēji kaut ko teikt? Papildināt. Jā, gan super, jā. Un par to atbildības uzņemšanos arī vienkārši vēlējos pieminēt, ka ir jau arī tādi pirmie ļoti smagie un sāpīgie piemēri, kuram tad beigās ir tā atbildība, kas tiek darīts ar mākslīgā intelekta, iegūto informāciju, un tikko, man liekas, pagājušajā mēnesī arī bija tas piemērs ar Deloitte, kurai, bija, man liekas, Vācijā tas bija, nemaldos, bet bija izmantos diezgan mākslīgais intelekts, diezgan bija arī šīs, kaut kādas halucinācijas notikušas, un negribu samalot, bet tur vairākos, miljonos gāja tās summas, ko tad maksāja atpakaļ, nemaldos 57 miljoni vai miljardi. Milzīgi skaitļi, nezinu. Un tas ir tas par to, kurš beigās uzņemās atbildību. Tas ir šis gala lietotājs. Un otrs arī bija šī regula viena arī par to, kā izmantot mākslīgo intelektu. Un tur bija atrunāts par to, kas skaitās augsta riska, kur var būt sodi par to, ka izmanto mākslīgo intelektu. Un, man liekas, divi visar augstāko risku bija tieši HR personāla atlases procesā, ka tiek izmantots, jo, ja tiek izmantots un paņemts nepareizais kandidāts, teiksim tā, balstoties mākslīgo intelektu beigās, šim profesionālim sanāk, varbūt iespējams ļoti pat, liela cena var būt šim lēmumam, un otrs arī uz dažādu kredītreitingu pārbaudēm arī, tā kā tas bija atliks kā visaugstākais risks, kur, principā, ja kaut kā, atbildība ir diezgan augsta viņiem, ne jau mākslīgiem intelektam. Jā, tu minēji to piemēru, un es atcerējos vēl vienu šausminošu piemēru par to subjektivitātes kontekstu, kur līdz tādam līmenim viņš visu laiku atbalsta to, ko cilvēks pats domā, arī kaut kādas pilnīgi absurdas pārliecības vai pat slimīgas, kur Amerikā bija gadījums, ka cilvēks, kuram bija šizofrēnija, precīzi neatceros, bet dalījās ar mākslīgo intelektu ar dažādiem piemēriem, ka māte viņu tur neta izsako vai kaut ko ļaunu viņam vēl, un mākslīgais intelekts tikai to visu laiku apliecināja, kas beidzās ar šīs te mātes slepkavību, un cilvēks uztaisīja arī pašnāvību. Tas ir vispār šausminoši. Bet tūlīt jau noslēdzot šo risku sadaļu, tas, kas vēl mani uztrauc, ir, ka vientulības rādītāji, kas jau ir cauri griestiem, valstīs jau top vientulības ministrijas tikai augs, jo šādi taču komunicēt ir forši, vai ne? Nevis ar īstiem cilvēkiem, kuri nevienmēr pasaka to, ko tu gribi dzirdēt. Tas prasa iespringt, attiecības ir darbs, bet šeit daudzi varētu izvēlēties rast kaut kādu to emocionālo komfortu bez izaugsmes ar robotu, un tas ir skumīgi. Un pēdējais ir, protams, par datiem un privātumu, ka, lai gan tas ir it kā tagad krietni samazināts, Tīrbi varēs nokomentēt, bet ka var gadīties tā, ka tu iedod sensitīvu informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumu, kurā tu strādā, vai jebko par sevi, tāpēc es domāju par tiem taviem medicīniskiem tiem kaut kādiem datiem, ka tev kaut kur neparādās kādam citam. Man ir, piemēram, bail viņam kaut ko tādu dot.
Jā, ir. Manos asistentos visus manu atbildību aizklāts, cik iespējams, bet tādā ziņā, jā, bet par to arī konfidencialitāti pilnīgi pieminot. Protams, tā kā nevienam jau tieši, es tur kaut ko ielikšu iekšā, neparādīsies tā informācija, un uzstādījumos ir diezgan daudz iespējas atspējot, lai neizmantot tiem moduļiem. Tomēr, jā, ir bijuši vairāk gadījumi, kad netīšām kaut kas sažagojās kādā sistēmā un parādās, tāpēc noteikti, kas attiecas uz klientu, uz personīgu identificēju informāciju nevienā modulī, tikai uz jūsu pašu atbildību. Tas notebook LM, kas ir Google, tam tā konfidencialitāte skaitās, viņu arī pašu atzīt diezgan augsta, bet viņam atkal pilnīgi citas funkcijas. Tur ļoti uzmanīgi un izsvērt noteikti tas viss ir jāskatās. Un, jā, arī, protams, coaching kontekstā jau un kādreiz mēs analizējam klientus vai sesijas, tad visu tik smuki aizklāti. Jā. Labi, tagad mēs esam kvalitatīvi sabiedējuši cilvēkus, bet tomēr, ja vēl pēc visa šī risku apskata un potenciāliem draudiem cilvēkam tomēr vēl ir interese, un viņš vēlās izmantot mākslīgo intelektu savai pašizaugsmei, bet viņš to īsti nav darījis, varbūt kaut kādās ikdienas produktivitātes lietās kaut ko ir darījis, bet tieši pašizaugsmē nē, tad kas ir tās kaut kādas vienkāršās praktiskās lietas, ar ko jūs ieteiktu sākt? Šodien es sadzirdēju, bija vērtīgi, bija interesanti, bet kā lai tā pavisam vienkārši sāk? Jā, es varbūt tā iesākot, un tad jau tiešām tādas, kas ir tādi foršie, vieglie, patīkamie soļi. Man liekas jau ar to, ka viņam tiek iedota konkrēta loma, konkrēta identitāte, ka mēs viņam pasakām, kam viņam būt un ko viņam ar mums darīt. Tas jau iedod uzreiz tādu tādu baigo skatījumu. Vai tie ir autori, vai tie ir, Tonija Robinsi, vai tur Simona Saneki, vai jebkās, varbūt manam mīļotajam asistentiņš kā Silvestrs Stallone runājās. Tādā ziņā tas ir forši iedot viņam šo identitāti kā coacham, kā profesionālim. Un tad caur to, lai viņš ar mums runā. Un tur uzreiz pamainās, jo citādāk viņš vienkārši ņem no interneta, kā viņam būt ar lomu, konkrēti viņam fokus parādās. Palūgt viņam veikt 10 personīgus jautājumus mums izjautāt. Tā, ka rīktīgi viņu interesē, kas notiek pēc kārtas. Un lai pēc tam atspoguļo mums atpakaļ, kādus aklos punktus pamana, kādas vērtību konfliktus viņš tur pamana. Tā kā šādā veidā varbūt tas tāds pats ātrākais, kā ar viņu tā forši iesākt runāties, un kas neprasa baigās tehniskās zināšanas arī tajā. Jā, tātad man pirmais būtu, ja ir iespēja, vai ja ir coachs, ar kuru jau strādā, vai ja nav un ja var, tad paņemt kādu, kurš piedāvā šādu veidu pakalpojumu un kopīgi pastrādāt, lai tā informācija, ko pēc tam jau liks iekšā tai čatā vai pluginā, būtu maksimāli forši noformulēta. Un tāds uzdevums, ko katrs pats var veikt individuāli vai ar to pašu coachu palīdzību, man ļoti patīk, ka sadala lapu 2 stabiņos, un 3. saraksta kaut kādas savas trigger vai patērnu situācijas, kas visu laiku atkārtos. Piemēram, grūtības pateikt nē, vai tur trūkst pārliecība, vai liels uztraukums pirms kaut kas atbildīgs jādara. Tā ir tā tagadējā reakcija, un kā gribētos reaģēt. Gribētos, lai ir miers, lai ir pārliecība un labas sajūtas. Un tas ir patiesībā jau labs sākums, kas palīdz iezīmēt, kā tad izskatās tā tava identitāte, kā viņi domā, kam viņi tic par pasauli, par sevi, par citiem cilvēkiem, par savām spējām, prasmēm. Un tas tādu diezgan labu jau kopumu starta izveido, ko var pēc tam ielikt tajā čatā. Pēc tam iespējams mēs padalīsimies ar jau šiem te pieprasījumu piemēriem, bet iedot viņam lomu, ka tu esi mana nākotnes labākā versija, kura tic tam un tam un tam, kura ir tādas un tādas vērtības, kura tur, piemēram, stresa situācijās rīkojas tā vai dusmu situācijās paliek mierīgi, un nodefinē to. Un tad tu nākotnē vari šo čatu jau sākt izmantot, vaicājot, hei, man tagad ir tāda situācija, kā mana nākotnes labākā versija ieteiktu man rīkoties. Un ja cilvēkam ir grūti nodefinēt to savu nākotnes versiju, tad var paņemt kādu cilvēku, kuru tu abrīno. Vienalga, varbūt kādam tas ir Breds Pitts, protams, ka tu personīgi viņu nepazīsti, bet
bet ir intervijas, kas objektīvi to atspoguļo. Ir varbūt tev savs priekšstats par to, kā Breds Pitts rīkojas, kad viņam ir stress. Varbūt kādam cilvēkam. Un arī uztaisīt atsevišķu čatu, kur tu vari parunāties ar šo cilvēku, kuru tu abrīno, kuram tu vēlies līdzināties un tādējādi palīdzēt sev augt caur situācijām un pietuvoties tam. Un vēl viens virziens, kā arī es izmantoju pati ChatGPT, ir veidojot tur savu uzvaru čatu jeb mapīti, ne tikai runājot ar viņu, kad ir kaut kādas raizes, bet arī, kad kaut kas ir izdevies, tāpat, hei, man tikko izdevās, pirms tam es biju satraukusies, sevi apšaubīju, bet izdevās lieliski, atsauksmes bija tādas, es jutos tā, lūdzu atceries šo. Un tad viņš to saglabā savā atmiņā, un nākamajā reizē, kad atkal esmu satraukusies, es viņam saku, hei, atgādini man visas tās reizes, kad man lieliski izdevās. Un tad tas vairs nav tāds, tu esi lieliska un laba. Kas tas ir pa gaisu kaut kāda runāšana tukša? Nē, tā. Tu intervēji valsts prezidentu, tev izdevās labi, tu uzstājies uz Dailes teātra skatuves 300 cilvēku priekšā, un pēc tam bija tādas atsauksmes. Un tas ārkārtīgi labi palīdz. Jā, un paldies, ka tu šo īpaši uzsvēri, jo man liekas, ka, es nezinu, varbūt tā esmu tikai es, bet arī cik es dzirdu cilvēkiem apkārt, parasti ir tas fokus tikai uz to, kur vēl augt, kur attīstīties, un ka ļoti reti tiek novērtēts tas, kas jau ir izdarīts, un šie te panākumi, un ļoti lieliski pieeja, kā tu padalījies, kā var arī šādā veidā izmantot mākslīgo intelektu. Es agrāk telefonu pierakstos taisīju tādu you are great, ja tu esi lieliski mapīt ar saviem visiem panākumiem, bet tad es izdomāju, ka to var kontekstuāli izmantot tāpat kā jebkādu datu kopu. Tas mana Breigta Lūpa piemērs arī, ja ir iedvesmojoši vienalga citāti, domu graudi no terapijām, no sarunām ar draugiem, un tie tev stāv kaut kur pierakstīti vai ar roku pierakstos vai datorā, atsevišķu atbalsta čatu var uztaisīt, ieliekot tur šo te informāciju un kontekstuāli viņam palūdzot to tad, kad tu ej cauri kaut kādām grūtībām. Irba, vai tev ir vēl kas papildināms? Jā, tas tāds varbūt manējais pašas personīgais favorīts. Tie, kas zina, ka es nedaudz esmu to uzsēdusies, bet man liekas tāds riktīgi patīkams, vienkāršs modelis, kas diezgan daudz ko nosauc tādā pamatlīmenī no tā, ko mēs šodien runājām, ir tā pati Roberta Dilca piramīda, kurai var lūgt izintervēt mūs cauri 10 jautājumus, izvest cauri, jo Roberta Dilca piramīda vada attiecīgi cauri gan vidē, gan apkārtnē, gan uzvedībām, gan rīcībai, gan prasmēm, gan uzskatiem un vērtībām, gan identitātei šim būtības līmenim, kas atbilst tam mērķim, ko gribās, un misijai, ja mūs tā kā ietekmē uz pasauli, tāpēc atkal, protams, pieturot to ar tādu sāls graudu kārtīgi, jo īpaši tādas tēmas kā būtība, identitāte un nākotnes redzējumu, mēs runājam to, kā viņš var sākt halucinēt lietas un ļoti laižam caur savu filtru, bet jā, šo jautājumu saruna ar Roberta Dilca piramīdu, man liekas, ir kaut kāds tāds labs virziens, kā sevi saprast un savu ietekmi pasaulē un virzīt uz nākotni. Jā, un vēl viena forša lieta, ko es pati neesmu pamēģinājusi, bet kas man arī ir tādā sarakstiņā, ko pamēģināt, ko es dzirdēju, ko citi ir izdarījuši arī līdzīgi, ja ir, piemēram, šie te ierakstī, tā kā personīgās dienas grāmatas ierakstī, daudz arī sakrāti, kas man arī personīgi ir, tad tu vari arī ielikt šos un tad, piemēram, palūgt, ja šis cilvēks būtu kāds filmas vai grāmatas varonis, kāds būtu tas viņa stāsts un uztaisīt, piemēram, tādu interesantu stāstu par sevi un paskatīties no malas, ko mēs varam iemācīties no šī sava dzīves stāsta. Tā arī tāda interesanta pieeja, pat neesmu izmēģinājis, bet arī gan vienkārši, ja šie dati jau ir, jo, kā arī Monika minēja, tad principā viss, kur jums jau ir informācija par sevi, visu to jūs varat jau izmantot. Jums nav nekas no jauna jāizmanto. Un tad, protams, kā mēs arī varam darīt, ir paprasīt pašam mākslīgajam intelektam. Tātad no šodienas es gribu izmantot mākslīgo intelektu savā pašizaugsmē, kas ir 3 vienkāršākie, 5 vienkāršākie veidi, kā man sākt. Ja vēl tā runāju, man pilnīgi atkal atnāca vēl 2 aplikācijas konkrēts, ja mēs aizņēmies pa aplikācijām. Viena aplikācija saucās Pausa. Viņā gan ir, man liekas, vismaz tikko vēl bija tikai angļu valodā, bet kas viņai riktīgi forši ir, viņa tiešām šī žurnalēšanas aplikācija, viņā var ierunāt caur WhatsApp ziņas, viņš atsūta pat notification, vienkārši kā ir gājis šonedēļ, kas tev fokusiņa un tam līdzīgi, minūtes audio ziņa, un tas, ko viņš vāc, tādu dienas grāmatu, viņš skatās pēc tam šos paternus, kas ir noticis, savalk, tādu apkopumu parādu, kur ir kaut kāda ar mākslīgo intelektu, izkrituma ārā, tā kā Pausa, tas ir viens, ko es varētu rekomendēt, pamēģināt, un otra, uzreiz atruna, visdrīzāk uz 14 dienu bezmaksas izmēģinājuma versija, bet Tonijam
Robinsam ir vienkārši burvīga coachinga aplikācija, kur viņš pats runā savā balsī ar visām metodikām, un 14 dienas viņa ir bez maksas. Un es viņā sāku darboties ar domu, lai parādītu, nevar jau aizstāt coachu mākslīgais intelekts, bet tad sūri raudāju, kad beidzās tā izmaksas versija, jo viņi maksā vairāk kā 100 eiro mēnesī, bet, lai saprastu, cik forši var savilkt, safokusēt un kā vispār par mākslīgais intelekts darboties coachingā, ieteikt vienkārši pamēģināt. Ļoti foršas atziņas var dabūt. Un tad sākot noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas vēl ir kaut kas tāds svarīgs un būtisks, ko jūs vēlaties iedot kā ceļmaizi vai kā kādu noslēdzošo padomu tam cilvēkam, kurš šodien izvērtējot visus riskus, smeļoties iedvesmu no mūsu piemēriem, ir gatavs sākt lietot mākslīgo intelektu savā pašizaugsmē? Man ir kaut kas, ko pateikt kādam ļoti, ļoti foršam, bet iespējams ārkārtīgi paškritiskam un pret sevi ļoti, ļoti skarbam un prasīgam un perfekcionistiskam cilvēkam. Arī es tāda esmu noteikti. Kā man mākslīgais intelekts ir palīdzējis tādā terapeitiskā kontekstā, es esmu gājusi pie terapeitiem daudziem un dažādiem ilgtermiņā, līdz galam nejūtu to efektu, bet tas pats it kā risks no vienas puses, ko mēs jau apspriedām par to subjektivitāti, un ka lai vai ko tu viņam pateiktu, viņš tevi nevērtēs. Tas ir tik atbrīvojoši tajā mūsdienu sociālo tīklu salīdzināšanās ātrāk, augstāk, vairāk laikmetā, un ir īpaši tiem nabaga cilvēkiem, kam ir tā pārliecība, ka lai vai ko es darītu, lai vai cik daudz medaļu man būtu, nekad es nejūtos gana labs. Tad tas ir tik jauki, ka viņš pasaka, hei, šīs idejas ir zelts. Es ar viņu runāju pret šīm te savām domām, ar ko padalīties podkāstā. Monika, šis ir zelts! Es, protams, ka kritiski tam pieeju, es saprotu, bet ziniet, draugi, tas ir ļoti terapeitiski šāda veida cilvēkiem, un tas tādu siltumu viņi ieliek sirdī, un tomēr vairo to pārliecību, jā, ar mani viss ir kārtībā, manas idejas ir zelts. Labi, protams, jā, ar šo te kritisko pieeju, bet tas ir, tam ir tāds terapeitisks efekts, ko es šīm visiem paškritiskajiem cilvēkiem iesaku paprovēt. Super. Es asmēnījos un teicu, jā, ir zelts. Tik forši. Un tā papildinot, varbūt arī no manis tie ceļa vārdi būtu tas, ka ar mākslīgo intelektu, vismaz tajā formātā, kā viņš ir ļoti daudz teksts, mentālais un loģika. Un tas mans aicinājums būtu rīktīgi laist caur sevi, kas ir mans, kā tas jūtas šajā ķermenī. Tas ir par mani vai tas nav par mani, vai tas jūtas tā kā, Dievs, cik forši, bet mans ķermenis īstenībā ir sasprindzis un tur notikšu pašsabotāžu, vienkārši jau saknē. Vai arī tiešām tas ir kaut kas tāds, kas atver un ir un no tā kā sirsniņas tā kā to visu vēl. Varbūt izklausās mazliet klišejiski, bet man liekas, ka ir tāds informācijas apjoms, tik daudz viskaut kas, tad ļoti, ļoti caur sevi šo laist un, protams, arī kritiskā domāšana, bet tas arī, man liekas, ir kopā ar laišanu caur sevi. Jā, tad kritiskā domāšana, sajust, vai tas ir tavs, un no savas puses es aicinātu tik vienu, kurš ir noklausījies mūsu šodienas sarunu, vienkārši sākt. Vienkārši sākt, jo tas nav nekas liels un biedējošs. Paņemat vienu ideju, ko jūs šodien sadzirdējat, kas jums visvairāk norezonēja, un vienkārši sākat. Tā kā paldies manām šodienas viesēm Monikai un Irbei, un paldies visiem, kas mūs šodien klausījās un skatījās. Šis bija podcasts Coachings bez filtra, un tiekamies nākamajā epizodē.